Čau visiem! Ir ziema. Parādīšu, kā māja tagad izskatās un jā, drusku paķersimies pie tādiem zāģēšanas darbiem. Tā. Šādi te. Kaut kur novembrī uzlikām to plēvu tīri, lai bloki lieki nepaliek slapi. Un te gan jau viņi ir drusku stūrī noraud, bet paskatīsimies. Un tā uz acis izskatās savs. Jā. Tā kā te gribu padarīt visu tādu smuku. Šie koki traucē. Pagaidām šito neaiztikšu. Bet nu tā stūris diezgan noēno. Man arī īsti nepatīk viņas. Tā kā tās arī gribu nozāģēt. Un, jā, būs gaišāks. Tad jāpiekārtoties logu ciklu jāsavāc un, jā, kaut kas jādara. Šo ķirsi zāģējam tāpēc, kad nu, īsti viņš vairs neražo, kopš stārķi ievalkušies viņam blakus. Un, jā, arī doma pie reizes, te, kad raksta tranšai cieta un vēl visādus darbus sīkus, ir doma paņemt tā kā traktoru uz nomu, lai izdara dažādus darbus, un tad pie reizes viņš varētu tos celmus izrakt ārā, kas tagad būs diezgan daudz patiesībā, jo diezgan paradīvējis es esmu šos te savu augļu dārzu un vispār teritoriju no kokiem. Bet nekas stādīšu ir atpakaļ, bet nu, arī kaut kas jālikvidē.
Čau visiem! Šodien atnācām te uz pamežu pie upes un jā. Te es gribu to draugu sataisīt. Un pie reizes arī mums grāvis jāpatīra, lai neaizauga celums, varbūt kāda izdedzinās no šitiem te, lai neauga atpakaļ. Jā, kamēr upe aizsalas, tikmēr, un grāvis aizsalas, tikmēr to gribas izdarīt. Tā, te ir kaut kāds mīļš bits. Tā, ko tā? Šitajā nav nekā tā, bet šajā te ir. Un labi, es tagad nezinu. Kaut kādas pāris nomiruši. Varbūt tā viņas dara, nezinu. Pirmais gads, kad man bits. Labi, var teikt, otrais stāsts neizdzīvoja pagājušajā gadā. Un te gribu tā attīrīt. Nu, te šie koki visi tādi gandrīz neizmantojami. Un te es gribu melnalkšņus sastādīt, ja te viņiem it kā varētu būt labi, ka te ir tāda zema vieta pie upes. Un kaut kā tā, ja laiciņš ideāls priekš tā. Un tad, jā.
Tad tētis tur ņems ar to elektrisko zāģi. Labi, uzlikšu timelapse un kaut ko padarīs. Tad, jā, ar elektrisko nav tik labi kā ar benzīnu. Ar benzīnu mums bija saplīs. Līdz ar to nācās elektrisko izmantot. Ir kā griež. Un vieglāk nekā ar rokām. Nezinu, vai ir elektrisko motorzāģi līdzīgs. Bet, nu jā, jūs varat redzēt, šeit viss ir tāds, nu tā kā īsti neizmantojam tie koki. Viņi daudz ir vienkārši ļoti sliktā stāvoklī. Lūs nost kārkli. Kaimiņš šeit, ka te pagājuši gadu, ne, pirms 2 gadiem nozaģēja visu ar brigādi. Un jā, viņam tagad smuka ataudzis viss jau. Te šitie te koki kārkli, viņi man vairāk tagad traucē. Nu, viņi attauks atpakaļ, jau saknes neraušu ārā. Vienkārši doma. Tā kā iestādīt melnaušņus vai citādas ošas, kaut ko tādu. Var redzēt, bebers riktīgi te. Gan jau šitos arī viņš savāks. Labi, es gribu vispār teikt, nu vējš nav, es gribu pasīties, vai man bites vispār ir dzīves. Būtu vajag labi, ja viņas izturēt, jo viņām, nu, diezgan interesanti te gājas viņām. Tur situācija tāda, ka tur ļoti maz tas medus. Šogad nesavāca. Un, jā, līdz ar to tur es papilnēju cukuru, bet sauso, bet, nu, nezinu, cik ilgi izdzīvo. Ļoti švaki. Šoziem bija tāda iespēja, kad ir uzsals ledus. Līdz ar to, nu, jāiztīra šis grāvis, vismaz savu pusi, cik varam. Un no tiem kārkliem, kas tur apsēduši šo grāvu. Varbūt kaut gan nākotnē jāskatās, jānoīrē varbūt kāds lielāks ekskavators, lai izrauj tos kārklus ar saknēm ārā. Lai šis nebūtu jādara katru gadu vai katru otro gadu. Nu, jā. Drusku arī tos zarus, kas vairāk traucēja un gāja uz mūsu pusi, tos arī piesāģējām no otras puses grāvim. Bet, nu jā, kopumā aizgājām tos visus 100-200 metrus, cik tas grāvis garš iztīrījām. Un beigās patiesībā turpat pie visiem mīnusiem tas grāvis pat nebija aizsals tālākajās vietās. Tas tā interesanti. Bet, nu jā, īsti nezinām, ko tiem zariem darīsim. Vai nu dedzināsim pavasarī vai šķeldos.
Bet visā visumā paldies, kad noskaties šo video. Cerams, ka nelikās baigi garlaicīgs, un te jau tiekamies nākamajā daļā, cerams, jau drusku siltākos apstākļos vai vismaz kaut ko citu darot. Labi, paldies!